Latvijas izglītības, zinātnes un sporta ļaudis. Es šodien jūs uzrunāju zem Latvijas mierīgajām debesīm, bet jau sestdien paies tieši 2 gadi, kopš Ukrainā plosas karš. Es atrodos Kara muzejā, kur ir ekspozīcija veltīta notikumiem Ukrainā, un es aicinu skolotājus aicināt savus skolēnus apmeklēt šo ekspozīciju un iepazīties ar šo ekspozīciju un izstāstīt bērniem, kādēļ tik svarīgi ir miers, kādēļ tik svarīgi ir turēties pie demokrātiskajām vērtībām un cik postošas sekas var atnest karš. Mēs, izglītības, zinātnes un sporta cilvēki, vienmēr esam turējušies racionālajā, miera pusē. Tādēļ es aicinu jūs atgādināt saviem skolēniem, cik svarīgi ir runāt par mieru un uzturēt mieru. Mēs kopīgi esam no nozares novirzījuši 21,5 miljonus, lai palīdzētu Ukrainas bērniem iegūt izglītību Latvijā, lai palīdzētu Ukrainas jauniešiem turpināt studijas Latvijā. Vienlaikus mums jāpalīdz viņiem arī integrēties Latvijas vidē, apgūstot kultūru, apgūstot valodu. Būsim kopā ar Ukrainu līdz kopīgai uzvarai. Slava Ukrainai!